Radioloģija mūsdienu medicīnā ieņem centrālu lomu, jo tā palīdz ne tikai noteikt slimības, bet arī vadīt ārstēšanas procesu un izvērtēt terapijas rezultātus. Viesojoties Rīgas Austrumu Kliniskās Universitātes slimnīcas radioloģijas nodaļā, ir skaidrs, ka radioloģija 21. gadsimtā apvieno pieredzes bagātus radiologus, radiogrāferus, māsas, kā arī citus speciālistus, kas balstoties uz savām zināšanām spēj nodrošināt radioloģiju par vienu no dinamiskākajām un straujāk augošajām medicīnas jomām. Faktiski novembris ir tāds radioloģijas mēnesis, jo 8. novembris ir datums, kad pirms 140 gadiem tika atklāti rentgenstari. Un faktiski ar to aizsākās arī radioloģijas attīstība, un ja sākotnēji tas tika lietots vairāk diagnostiskos nolūkos, tad mūsdienās radioloģija nodrošina nevien pacientu patoloģijas diagnostiku, bet arī ārstēšanu. Un, ja sākotnēji vairāk tas tika lietots pats izklaides nolūkos, mēs zinām, viena no pirmajām bildēm, kas ir veikta attiecībā uz rentgenoloģiju, tā ir Vilhelma Konrāda Rentgena sievas plaukstas attēls. Un ar to viss aizsākās, bet mūsdienās, protams, mēs varam izmeklēt jebko, jo faktiski radioloģija nodrošina ļoti plaša patoloģiju spektra izmeklēšanu. Un radioloģija ir tas, ar ko parasti sākas pacienta ceļš gan slimnīcā, gan ambulatorā posmā, un arī faktiski noslēdzas, jo radioloģiskie izmeklējumi nodrošina arī jebkura veida ārstēšanas vai medikamentos vai ķirurģiskas ārstēšanas rezultātu kontroli. Un radioloģija mūsdienās vairs nav palīgdienests, ja radiologi kļūst kašķīgi, brīdī, kad radioloģiju sauc par palīgdienestu, palīgspecialitāti. Es uzskatu, ka radioloģija ir pamatspecialitāte, kas nodrošina gan pacienta terapijas pareizu izvēli, gan arī vēlāk mēs spējam arī kontrolēt to, kas ar pacientu realitātē notiek. Radioloģija ir ļoti pieprasīta. Ļoti daudz kolēģi ienāk radioloģijas jomā, bet tie iemesli varbūt pat dažkārt nav tādi, ko mēs paši gribētu. Tādā ziņā, ka daudziem liekas, ka kļūstot par radiologu, varēs mierīgi sēdēt kādā attālā nostūrī vai arī tumšā telpā, ne ar vienu nerunāt, nekomunicēt un aprakstīt izmeklējumus, kas patiesībā tas ir viens no stereotipiem, kas ļoti ātri salūst jauniem ārstiem ienākot rezidentūrā un universitātes slimnīcā. Šajā jomā ir ļoti daudz jākomunicē, ir jāorientējās patiesībā praktiski visās jomās, visās specialitātēs, ko viņi apkārt dara, kādā veidā, it īpaši, ja tās ir operācijas, ko operē, kā operē, un tu patiesībā iegūst ļoti daudz zināšanu arī no citām jomām. Radioloģijas loma ikdienas dzīvē, medicīnā ir kļuvusi no tādas pastarpinātas par ļoti, ļoti būtisku ārstniecības procesa sastāvdaļu. Un ir jāsaka tā, ka radioloģijas centrā arī jauno ārstu kvalifikācija uz doto brīdi aug ļoti būtiski, un mēs arī cenšamies strādāt pie tā, lai jaunie ārsti būtu ļoti kvalificēti. Liela daļa no mūsu kolēģiem ir izgājuši apmācības ārzemēs, Erasmus apmaiņas programmās, arī ir nokārtot daudzi Eiropas certifikāti, par ko ir liels prieks, ka arī radioloģijas centrā notiek liels apjoms starptautisku apmācības pasākumu, kas norāda arī uz to, ka mēs varam ne tikai braukt kaut kur mācīties, bet arī varam mācīt citus. Jo ir tāds priekšstats arī tautā, ka mēs atpaliekam, ka medicīna pie mums ir zemā līmenī un ka ārstēties ir jābrauc uz ārzemēm. Tā noteikti nav. Daudzi cilvēki, kas ir aizbraukuši uz ārzemēm, brauc atpakaļ. Un arī mūsu kolēģi, kas aizbrauc pamācīties, redz,
ka ir ļoti daudzas lietas, kuras mēs jau savukārt varam mācīt. Radioloģijā tādi vislielākie biedi, ar ko sastopās pacienti, un šie jautājumi, ar kādiem pacienti pie mums nāk, viens ir šīs bailes no starojuma, jo daudzi nesaprot, kuri aparāti no mūsu ir šie, kuri dod šo ionizējušo starojumu, un ir aparāti, kuri ir pilnībā droši, un viņiem īsti limitāciju, cik ilgi un cik daudz mēs drīkstam izmeklēt, nav. Tātad no šādiem bieda puses, kur skatīties, mums ir rengens, bet no rengena nav jābaidās, jo viena rengenu grama, ko mēs uztaisam, piemēram, plaušu rengens, tas ir aptuveni, ja salīdzinām pret dabas fonu, jo, ja mēs zinām, starojums ir viss apkārt. No saules, no kosmosa, mums arī apkārt visi materiāli, visi izdala starojumu. Mazas devas, bet izdala. Un, ja ņemam rengena attālu, tas būtu 2-3 dienas, ko mēs saņemam no fona. Un, ja tādā rakursā mēs skatāmies uz to visu, tad starojums ir mazs. Viņš ir niecīgs un no 1-2 rengeniem nebūtu jābaidās, jo tas nekādu kaitējumu fizisku nodarīt nevar. Protams, ja izmeklējums nav pamatots, jo visiem izmeklējumiem obligāti ir jābūt pamatotiem. Ja nav klīniskā jautājuma, mēs šo rengenu neveiksim. Protams, mēs to izvērtējam vienmēr, kad atnāk pacients pie mums, mēs skatāmies šo nosūtījumu, kāds ir šis jautājums, un vai ar šo izmeklējumu mēs atbildēsim uz šo klīnisko jautājumu, ko ir uzdevis ārsts. Cilvēki, kas nav saistīti ar radioloģiju, vienmēr jautā, kas šī ir par biblioteku. Tā nav biblioteka, bet tas ir individuālie materiāli, kas ir pielāgojami katra pacienta parametriem, jo cilvēki nav ražoti kādā no ražotnēm, manufaktūrām. Mēs esam ļoti, ļoti individuāli, katram ir savs kāju garums, katram ir savs augums, katram ir savs asinsvadu izmērs. Un mums, veicot manipulācijas, ir jābūt gataviem uz pilnīgi visiem cilvēka izmēriem un veidoliem. Un attiecīgi tas arī veido šo lielo materiālu klāstu, kas ir piemērots tam, lai mēs varētu to lietot jebkurā izmērā un jebkurā no cilvēka ķermeņa parametriem. Viena no tādām varbūt lietām, ko es pats studentiem bieži vien saku, ir īpaši, kad nevar izvēlēties kādu specialitāti un saka, ka patīk gan tas, tad patiesībā radioloģija ir viens no tādiem vidusceļiem, jo beigās ir ļoti plašas izvēles, ko var darīt. Var palikt strādāt diagnostiskajā radioloģijā, nodarbojoties vairāk ar dažādu izmeklējumu aprakstīšanu, var nodarboties un darīt kaut ko arī praktiski, ņemt paraugus no dažādiem orgāniem, jeb taisīt biopsijas, var iet tālāk mācīties par invazīvo radiologu un strādāt invazīvās radioloģijas jomā, kas pa lielam jau ir kaut kāds vidusceļš starp radioloģiju un ķirurģiju, kur mēs veicam dažādas operācijas un dažādas manipulācijas. Un tur tas spektrs ir ļoti plašs. Šobrīd pat pasaulē sadalās vairāk kā 4-5 daļās visa šī joma. Un jebkuram studentam patiesībā es arī bieži vien saku, ka nevajadzētu sevi uzreiz ierobežot no sākotnējiem gadiem, iet tikai vienā virzienā. Tā, manuprāt, ir arī tāds stereotipiski viena no tipiskām kļūdām Latvijā, ko pavisam citādāk dara ārzemēs studenti. Viņi mēģina aiziet uz visādām dažādām nodaļām, specialitātēm, paskatīties, un viņi, es domāju, ka beigās izdara varbūt pat kaut kur tādu apzinātāku lēmumu, kurus arī retāk maina nekā pie mums. Invazīvās radioloģijas tehniskā attīstība pēdējo, var teikt, 20 gadu laikā, bet pēdējo 10 gadu laikā ir īpaši attīstījusies. Un ir ļoti liela tendence visas manipulācijas padarīt mazinvazīvas, pēc iespējas ar mazāku iejaukšanos ķermenī, lai pacienta atveseļošanās periods pēc operācijas posmā būtu maksimāli īss, lai pacients spētu agrīnāk atgriezties atpakaļ savā ikdienas dzīvē pie saviem mīļajiem. Un šīs pēcoperācijas perioda sekas būtu maksimāli nelielas. Un, lai to padarītu par iespējamu, zinātne un tehnoloģijas ir gājušas uz priekšu, attīstot dažādas ierīces, kas tiek pielietotas arī invazīvā radioloģijā, ar mērķi patoloģijas ārstēt bez lieliem griezieniem, tikai caur mazu dūrienu pieeju. Piemēram, perifēro artēriju angioplastie visiem lieliski ir zināms. Ir tā saucamā tautās tā saucamā slimība, skatlogu slimība. Kas tas ir?
Tas nozīmē, ka pacients, ejot pa ielu garāku distanciju, tīpaši intensīvākā solītī, ik pa brīdim sāk apstāties un it kā pēta skatlogus. Tas ir veids, kā pacienti ar, piemēram, kāju artēriju izteiktu aterosklerozi maskē savu kritisko kājas išēmiju. Attiecīgi, pacienta muskuļiem nepietiek skābekļa iešanas laikā tādēļ, ka artērijas ir aizaugušas. Un, lai šo jomu risinātu mazinvazīvi, neveicot lielas operācijas, ir iespējams atvērt asinsvadu, piemēram, no iekšpuses. Ja? Un tad šādos gadījumos mēs izmantojam šāda veida struktūras, kas ir stenti, tāda sietiņveidīga struktūra. Un asinsvadu cilvēku ķermenī nav tā kā taisnas trubas, tie ir elastīgas struktūras. Un attiecīgi arī visam, ko mēs ieliekam iekšā asinsvadā, ir jāspēj pielāgoties arī asinsvada kustībām šādā veidā. Un mēs lieliski zinām, lai arī šis ir metāla stents, parasti stenti tiek ražot no specifiska materiāla. Mēs zinām, ka pārliecot metālu stieplīti, viņa paliek pārliekta. Ja? Bet, ja mēs pārliecam šo metālu, tad viņš atgriežas atpakaļ. Un to sauc par metālu bez atmiņas, jeb nitinolu. Un šādi te materiāli, kas ir pielāgoti, lai uzturētos ilgstoši, faktiski līdz mūža galam cilvēka ķermenī, tad tehnoloģijas nodrošina šādu te materiālu pielietojumu ikdienā. Mums ir visu laiku nepārtraukti jāattīstās, nepārtraukti jāmācās, lai nodrošinātu mūsu pacientiem šo augstāko kvalitāti, lai mēs būtu sagatavoti visām šīm situācijām, ar kurām mums ir jāsastopās darbā ar pacientu. Un arī tā kā šobrīd šis nenormāli lielais tehnoloģiskais sprādziens, lielais bums, kad tehnoloģijas attīstās ātrāk nekā cilvēks spēj tikt līdzi, tad mums ir šī loma nepārtraukti attīstīties līdzi šīm tehnoloģijām, šai informācijai, lai mēs saviem pacientiem nodrošinātu šo pašu labāko aprūpi un lai tā būtu maksimāli droša pēc visiem ne tikai Eiropas, bet jau pasaules labākajiem standartiem. Pēc sarunām ar ārstiem man ir vairāk secinājumi. Radioloģija nemitīgi attīstās, ieviešot jaunas tehnoloģijas un metodes, kas palielina attēlu kvalitāti, samazina pacientu starojuma devu, kā arī padara izmeklējumus drošākus un efektīvākus. Turklāt, lai nodrošinātu augstu diagnostikas kvalitāti, radioloģijas speciālistiem nepieciešama padziļināta medicīniskā izglītība, praktiskā pieredze un regulāra profesionālā pilnveide, sekojot tehnoloģiju un zinātnes attīstībai. Kur radioloģija aizvedīs tālāk? To rādīs laiks, bet viens gan ir skaidrs – pacienti var un varēs uzticēties.